Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Šodien mēs paskatīsimies, kas ar jums notiek. Vai kaut kas ir, kas traucē, vai jūs pareizi visu dariet. Apskatīsimies, kāda būs informācija no kārtīm. Pirmais, vajag attīrīšanu veikt, sāls var palīdzēt. Var arī sāls procedūras pašiem veikt. Attīrīt visu, vai māju, prātu. Vai arī ir kādas domas par kādu vīrieti, par kuru vairs nav vērts domāt, jo tās domas pie viņa piesaista, un līdz ar to jau rodas pašiem sev kaitējums. Ir jāvirzās tas, uz ko pašiem, kas pašiem patīk, ko paši mēs vēlamies. Nevis aizkavēties pie cilvēka kāda, kurš nav bijis jauks pret jums. Ja jūs vēl ar domām kavējaties pie viņa, tad ir jāmeklē pret to zāles. Vajag atrast sev vajadzīgās prakses, kas palīdzētu un strādāt ar savām domiņām, lai vērstu domas pareizajā virzienā. Strādāt ar sevi, ar savām sajūtām. Jāstrādā. Lai izietu no šī bezizejas stāvokļa. Runa par sajūtām, par to, kad tad jūs atgriežaties domās pie cilvēka, pie kuru jāatstāj pagātnē. Jums vēl ir skumjas par viņu. Vajag ieiet savā spēkā un pārvarēt, iet nākotnē, nodarboties ar tagadnes saviem darbiņiem. Bet jums ir sajūta, ka kāda ir no malas ietekme, bet tik tiešām arī ir. Ne tikai jūs domājat, arī par jums domā. Ja kādam ir viedi sapņi, tad sapnī jums parādīs cilvēkus, kas par jums domā.
kas ietekmē uz jūsu attiecībām. Ne tikai partneru attiecībām, mīlestības jomā, arī vienkārši ar cilvēkiem, ar ko jūs šobrīd sazinaties. Vai ar kādām iestādēm, ka kārtojat kādas lietas. Jums ir sajūta, kad jums nekas nenotiek uz priekšu un visu laiku kā pa riņķi ejat. Un tad ir šobrīd tādas izdzīvojat situācijas, kas dzimtā ir tāda kā piesaiste. Jūs izdzīvojat arī dzimtas scenārijus un paši savus scenārijus, ko jūs dzīves gaitā esiet radījuši. Tāpēc ir sajūta, ka jūs nevirzaties uz priekšu, bet visu laiku uz riņķi. Jums ir spēcīgs eņģelis blakus, kas jūs vēd. Jums vajag ticēt. Sarunājieties ar viņu. Virzieties uz pozitīvām domām. Lūdziet, iziet no šī piesaistēm, aiziet un virzaties pa savu ceļu. Jums palīdzēs. Jūs dzirdēs. Viss, kas jums ir tā kā neredzams, nesaprotams, jūs jutīsiet, ticiet savai intuīcijai, jums sanāks. Meklējiet avotus, informāciju, kas jums var palīdzēt. Un ejiet jaunajā. Neturaties pie pagātnes. Ejiet, brauciet uz priekšu. Atrodiet tos savus talismanus. Kurš izmanto rūnas, arī rūnas var palīdzēt uz veiksmi savā dzīvē. Atkarībā, kurš ar kādām praksēm strādā. Kā bija teikts, kad sāls palīdzēs, sāls vannās, kompresēs, dziedināt sevi. Apzināti strādājiet ar savām domām, lai izietu no šīm piesaistēm, dzimtas scenārijiem, lai aizietu, atbrīvotu sevi no ķēdēm. Aizietu no tā, kurš kāds kritizē, nesaprot jūs. Atradīsiet savas atslēgas, savus variantus dzīves, lai būtu skaidrība. Un visu negatīvo novērstu no savas dzīves. Skaudības, lai rastos pārmaiņas dzīvē.
un arī atrastu vajadzīgo cilvēku, kas rastos jūsu ceļā, kurš būtu patiesa draugs jums. Pagātni aizvērtu, radīsiet vajadzīgo informāciju, jums steidzās tā informācija pie jums. Jums viss izdosies tā, kā jums vajag. Lūk, tāda šodien informācija. Līdz nākošai reizei.